Mēs esam Dienvidu Kurzemē, Medus pagastā, saimniecībā Graucā B, Ziemaskviešu Skāgena laukā. Ziemaskviešu sēta ir minimāla augsnes apstrādē, pēc rapša. Sējums šobrīd ir labs, kaut gan laika apstākļi mūs galīgi nelutina. Ir lietus daudz, pa daudz mitra augsne, un līdz ar to augi īsti labi nejūtās, bet, kā redzam, šeit ir labi. Izraksim tulītās vienu ceru, pastīsimies attīstības stadiju. Cerojas ir labi. Kas mums tur ir? Pirmais mezgls ir augšā, otrais sāk jau arī tulīt veidoties jau. Tas nozīmē to, ka šonedēļ noteikti ne, nākošu nedēļas sākumā arī ne, jo būs augsts, būs salas vēl sola. Jau šobrīd var redzēt, ka ir nedaudz sala bojājumi, teiksim, uz pašām lapu galiņiem. Bet nākošu nedēļas beigās sola, ka paliks siltāk, un tad jau būs jādomā par pirmo fungicīdu smidzinājumu. Šeit arī herbicīds tiks lietots, un herbicīds un pirmais fungicīdu smidzinājums. Uz doto brīdi lauks izskatās tik tīrs, ka pat nepateiksi, ka tā ir minimālā apstrāde. Prieks redzēt tādu rezultātu. No rudens ir migloti herbicīdi, no rudens ir migloti. Kas tev ir padomā ar pirmo fungicīdu, jo lauks izskatās ar gana labu potenciālu? Šeit šobrīd ir ieplānots pirmais fungicīds Polepositions plus Leanders, un otrais fungicīds, tad domāsim karoglapā vai vārpas sākumā. No Adamas piedāvājuma, ja teiksim, mēs jau Poleposition būsim uzlikuši pirmajā T1 apstrādē, un arī ļoti labi man patīk tava ideja, kad iet ar Leanderu, jo pēc tik mitras augsnes, kā mēs redzam tagad, un kā tu saki, ja nāks tas siltumā vilnis, šeit arī varētu būt miltrasas. Noteikti. Jā, jo sējums tiešām izskatās ekscelents, un tad mēs pie T2 varētu pamēģināt daļēju arī jaunumu no mūsu piedāvājuma, tas ir fluksapiraksāts kopā ar protiokanazolu. Jo, kā tu minēji, kad ir arī vai tur jau vārpu pagaidot, vai karoglapas, tad šajā gadījumā šis darbīgo vielu maisījums arī dos aizsardzību pret fuzariozi. Redz, apakšējās lapiņās jau tomēr, kā saka, ziemošanas jau ir slimība ir bijusi jau, teiksim. Šī labā sinerģija fluksapiraksādam ar protiokanazolu ir salikta tādā foršā un izdevīgā popipakā, kas ir miksējama ar dažādām devām, un skatoties no izmantošanas laika, vai tiek izmantota T1 vai T2, tad mēs pēc devām varam arī izrēķināt, vai šī paka būs uz 20 vai uz 25 hektāriem. Jo tas ir arī ļoti labs risinājums vasarājos, kas nāk, sevišķi arī tur, kur ir citās vietās, kur ir jāpārsēj gan labības, kas nav pārziemojušas, tad arī uz vasarājiem tas var arī dēļ savas efektivitātes un spēcīguma pat arī būt kā vienīgais stiprais fungicīds. Uz vasarājiem noteikti būs vienīgais, ir arī daudz saimniecības pēc pagājušā gada, neveiksmīgā, ja tā varētu teikt, saimniekošanas gada, arī ziemājos liek vienreiz tikai, un tur, protams, šis popipaka ir labs risinājums. Popipaka ir reģistrēta visos graudaugos, tā skaitā arī auzās, un līdz ar to tas ir universāls produkts, kas neiestāvēsies noliktavā, jo vienmēr var būt kāda kultūra, kurai kaut kas jāpielabo vai jāuzliek, tad produkts var būt droši un vienmēr par rokai. Pioli ir labs fungicīds, jo tas ir viens no jaunākajiem, teiksim, SDHI fungicīdiem, kā jau teicu, fluksapiraksāts. Un protiokanazols vēl pastiprinās no triazola grupas, pastiprinās, teiksim, vēl iedarbību uz slimībām. Tā, principā, šeit arī pagaidām vairāk ko komentēt nav. Tagad jāgaida labāk laika apstākļi, lai varētu vispār kaut ko darīt. Jāgaida gan ir, jo tu arī labi pateici arī par šo Pioli un Poleposition sinerģiju kopīgo, kad viņus kopā saliekot no tomēr jau tādās jaunākās klases darbīgajām vielām. It kā, ja mēs skatāmies solo, viņi jau arī uz tām galvenajām slimībām arī solo strādā. Bet tas ir aptuveni tāpat, kad tu
jāpanes kāda neērta kaste. It kā jau tu viens viņu vari panest, bet ja mēs paņemtu divatā, noteikti tas būtu ērtāk un efektīvāk. Un drošāk, jā, tieši tā. Tieši tā, jā, sevišķi tā, ka mēs skatāmies dažādus šos rezistences riskus, pilnīgi pareizi piebilst. Jā, tas ir arī tāpēc mūsu pusē arī herbicīds nelieto ar vienu darbīgo vielu, bet jau lielākā daļa saimniecības lieto ar 2 un 3. Un tieši tāpat ar fungicīdiem. Jo rezistents riski, protams, vairojās, jo mēs jau skaidri zinām, kad nav pareizi tomēr tās augu sekas, teiksim, jā, pamatā ir labību rapšu augu seka, teiksim, ja, un ļoti maz pakšaugus, teiksim. Nu, sāk aizvien vairāk, ja, bet tomēr vēl ir pa maz, lai būtu 1 gadu, teiksim, visā 4. daļā platības pakšaugi. Tāpēc arī šīs slimības, protams, ir vairāk. Nu, šeit šobrīd ir mazāk, tāpēc, ka ir pēc rapša, bet ja būtu labība pēc labības, protams, jau šajā brīdī mēs redzētu daudz vairāk slimību.